Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien mēs uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus no apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 2. nodaļas, sākot ar 6. pantu. Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem. Ne šīs pasaules gudrība, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrība, kas lemta iznīcībai. Bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo ja tie būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Bet ir kā rakstīts, ko acs nav redzējis, un auss nav dzirdējis, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par savu žēlastību arī šī vakarā. Sveitī Tēvs, lai Svētais Gars nāk un piepilda mūs, piepilda gan ar atziņu, gan ar gudrību, bet arī piepilda mūs ar ticību un ar mīlestību. Caur Tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu mēs lūdzam. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Par spīti tam, ka apustulis Pāvils runāja par to, ka Dievs ir nolēmis ticīgos izglābt ar muļķīgu sludināšanu, viņš ar to nedomāja, ka evaņģēlijā nav gudrības. Tāpēc viņš raksta gudrību, arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem. Tikai tāpēc, ka Dievs negrib, lai mēs padomājamies pasaules gudrībai, nenozīmē, ka vēstī, ko mēs sludinām par Kristu, nav Dieva gudrības. Patiesībā mēs sludinām Dieva gudrību, kas ir apslēpta, bet tā ir apslēpta acu priekšā ikvienam izņemot kristiešus. Mēs sludinām šo īpatnējo Dieva gudrību, par kuru viņš raksta pilnīgajiem. Ja. Ne šīs pasaules gudrība, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrība, bet Dieva gudrība. Kas ir šie pilnīgie, jeb kā var vēl arī tulkot nobriedušie, arī apustulis lieto šos vārdus runājot par nobriedušiem kristiešiem un par bērnišķīgiem kristiešiem. Ko tas nozīmē? Un šeit noteikti tas ir domāts par nenobriedušajiem un nobriedušajiem. Šī pašā vēstulē jau nākamajā nodaļā, 3. nodaļā, 1. pantā, viņš raksta, ar jums, brāļis, nevarēja runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Šie vārdi paskaidro, ka garīgi ticībā nenobriedušiem ir tendence evaņģēlija vienkāršība, vai arī, kā dažkārt viņi uztver, pašsaprotamību, nonicināt. Viņi nav kā jaunpiedzimušie, kas kāro pēc evaņģēlija tīrā piena, kā jaundzimušie. Viņi ir kā mazi bērni, kuri grib paši izlemt, kas viņiem ir derīgs, kas viņus labāk uzrunā, ko viņiem vajadzētu sludināt, ko viņiem vajadzētu mācīt. Tātad viņi jau ir tādā vecumā, ka viņi paši lems un noteiks. Tā kā bieži vien mazi bērni arī vecākiem norāda, kas būs, viņiem ko būs barot, un parasti tās ir makaroni ar sieru, cik es esmu dzirdējis, tas ir ļoti populārs bērnu vidū. Par saldējumu es nezinu kā nu kur, bet makarons un sieras tas ir diezgan plaši izplatīts. Ja no tā viņi dzīvotu, iespējams, ka viņi būtu dziļi saslimuši pēc kāda laika, un vecākiem ir tā ļoti nepateicīgā arī loma ne tikai viņus mīlēt, bet arī viņam mīlestībā pateikt nē un norāt un piespiest kaut ko derīgu saņemt. Un tas patiešām ir vecāku uzdevums. Tikai viņi par to neatbild bērnu priekšā, bet Dievu priekšā, ko viņi ir darījuši. Un tā arī Dieva vārdu sludinātāji, viņiem arī nav jāklausa, ko mazie bērni Kristū grib dzirdēt, bet to, ko Dievs grib, lai viņiem dod. Un interesanti, kad viņš saka, ka šīs gudrību spēj satvert tikai tie, kas ir nobriedušie. Tie, kas ir nobriedušie. Jā. Tad garīgie bērni, viņi slikti apzinās, ka evaņģēlijs ir vārds, ar kuru viņi tika izglābti un caur kuru viņi ūdeni un garā kristībā ir atzimuši. Šo vārdu viņš arī saka arī pasaules valdnieku un filozofi neatzīst. Jā, to nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks.
Atceros, ka kāds kritizējot bijušo ASV prezidentu Trumpu par to, ka viņš nesot īsts kristietis. Un man gribēs pateikt, lasi Bībeli. Tur rakstīts, ka neviens pasaules valdnieks šo gudrību nav atzinis. Tiem, kuri ir tendēti iegūt varu šajā pasaulē, viņi nav atzinuši Kristus evaņģēliju. Jā, viņi nav atzinuši, viņi varbūt ir dzirdējuši par viņu, bet atzinuši ne. Viņi ir tā kā ķēniņš Agripa, kas saka, Pāvili, tu man gandrīz pārliecini būt par kristieti, bet gandrīz nedara. Tāpēc, ka Agripam arī bija šī ķēniņu pasaulīgā gudrība. Viņa, protams, ir savādāk nekā filozofa gudrība, kā jūs noprotat, ja? Tas saistīts ar varu, tas saistīts ar izjūtām, ka tu vari būt Dievs un manipulēt kaut vai mazā pasaules daļiņā, kaut vai šī ķēniņa valstī. Ja? Tev uz vārdu visi paklausa, un tu jūties kā Dievs. Un tāpēc viņam arī ir grūti atzīt arī to, ja, ko Dievs ir licis atklāt caur apustuļiem, un kas izrādās ir nevis valdnieki, bet vienkārši cilvēki, parasti vienkārši cilvēki. Darba rūķi varētu teikt tā. Ar viņiem reti kurš izglītots vispār. Šeit es nedomāju rakstībā un rēķināšanā, to tajās laikos visi mācēja. Analfabētisms radās tikai tajā saucamos pēdiņās tumšajos viduslaikos, kur milzīgo karu rezultātā, kas bija no austrumiem, kā islāma invāzija, no ziemeļiem, kā vikingi invāzija, kad vienkārši skolas un sabiedriskā iekārta tika iznīcināta un izrādījās, ka dzīvot neziņā un analfabētismā ir vieglāk daudzreiz nekā iegūt izglītību, iegūt kritisku domāšanu. Tā skaitā arī paskatīties, vai tie valdnieki, kas pār viņiem valda, tie saucamie Dieva svaidītie, vai viņi tiešām ir Dieva svaidītie. Vieglāk jau vienkārši ticēt šim vārdam, jā, ka viņš ir un nepretoties. Un darīt, ko viņš pavēla. Ja Dievs būtu patiešām viņus svaidījis, viņi būtu kā Dāvids piepildīti ar svētītu gudrību. Tātad Dievs arī mums liek sludināt tikai īpašu gudrību, ko sauc par noslēpumu, apslēpto gudrību 7. pantā. Šeit ir 2 vārdi ierakstīti. Viņiem ir 2 dažādas nozīmes. Pirmais tas ir nozīmē, kaut kas ir apslēpts, kādā ziņā apslēpts, ka viņam ir kāds pārsaks virsū, viņš ir nomaskēts. Jā. Tātad viņš ir iešifrēts, viņš ir aizklāts ar kaut ko, lai nebūtu atrodams. Bet otrs vārds ir, kas apzīmē noslēpumu, kas ir visiem atklāts, bet kuru var tikai ieraudzīt tam, kas ir saņēmis īpašu atklāsmi no augšienes. Jā, tad 2 dažādi grieķu valodas vārdi šeit tiek lietoti, un viņš saliek kopā. Tātad Dievs bija apslēpis šo atklāsmi. Kam viņš bija apslēpis? Pagāniem. Pagāniem nebija nekas atklāts. Jā. Kāpēc? Viņiem nebija svēto rakstu, viņiem nebija Dieva atziņas, viņiem nebija dievkalpojumi, viņiem nebija grēka izpirkšanas upuri, viņiem nebija nekādi apsolījumi. Par visu to Pāvils raksta Efeziešu draudzē vēstulē 2. nodaļā, kas pagāniem nekas nav bijis. Viņi nebija Dieva tauta, viņiem šis noslēpums bija pilnībā apslēpts. Bet ir otra grupa, kurai viņš bija deguna priekšā, bet viņu neredzēja. Un tie pat sākumā bija apustuļi, kur Jēzus viņiem runāja par to, ka viņš dosies uz Jeruzalemi, ka viņu sitīs krustā, pēc tam viņš 3. dienā augšām celsies, un Lūkas raksta, un tumšs viņiem bija šis vārds. Kaut gan rakstos par to bija rakstīts. Līdz pienāca brīdis, ka tieši viņiem tika atklāts tas, kas bija viņu acu priekšā. Un interesanti, ka pat augšām celšanās diena, pat tas, ka viņi Jēzu ne tikai redzēja dzīvu, taustīja dzīvu, dzirdēja dzīvu, redzēja, kā viņš ēda ēdienu. Tas bija ar nolūku, lai redzētu, ka spoks nevar ēdienu ēst. Spokam ēdiens krīt cauri, jā. Viņš var ēst. Man ir miesa un kauli, garam tādas nav, jā, šādas lietas, jā. Viņš saka, un viņi vienalga nespēja uztvert. Kad viņi ir pat kalnā, kur viņi sastopās, jā, arī tur ir kādi, kas šaubījās un neticēja, arī tā rakstīts.
Ja? Tas ir ļoti īpatnēji. Ja? Tātad, un Kristus bija tas, kas atdarīja mācekļiem šo apslēpto noslēpumu, kas grieķu valodā skanētu mistērija, misteriona. Ja? Noslēpums, kas ir acu priekšā, visiem redzams, bet kuru bez atvērtām gara acīm neviens nevar ieraudzīt. Viņš atklāja rakstus. Ja, tā stāv rakstīt cilvēku dēlam ciest, ja, un 3. dienā augšām celties. Un tā ir tā apslēptā gudrība, un kura pilnībā tiek atklāts ar Kristu, par ko viņš saka, krustā sist to, ko es gribēju jūsu vidū tikai zināt. Ja. Un to gluži kā praviešiem iedvesmoja svētais gars, lai runātu šos vārdus, lai šo noslēpumu nostādītu Izraēla acu priekšā, redzamu visiem. Un tomēr, tikai pats gars šo noslēpumu var atklāt. Tikai pats gars. Tāpēc viņš saka, mums šis pats gars atklāja to, kas ir no Dieva. Tā mēs lasām šī vēstulē tālāk. Grieķi, jeb helēnisti, mēs varētu teikt, tādā laikā jau helēnisti, tika mācīti, ka gudrība ir labākā lieta, ko cilvēks savā dzīvē var saņemt. Nevelti viņiem bija daudz filozofijas skolu, kas radās helēnistu kultūras laikā. Taču Dieva gudrība Kristū tās visas pārspēja. Kāpēc? Tāpēc, ka filozofa gudrība kaut arī satur daudzas visiem zināmas patiesības, nāk no grēka samaitātiem cilvēkiem. Atcerēsimies to. Visgudrākie cilvēki pasaulē ir grēka samaitāti cilvēki. Ja es sludinātu savu gudrību, tā ir tāda pati kā es, grēka samaitāta. Tajā jūs dzirdēsiet kādas patiesības vārdus, un tad jūs dzirdēsiet maldus. Piemēram, daudzi cilvēki ļoti uzmanīgi klausās arī mūsu arhibīskaps Jānis Vanaks. Viņš reiz teica, ka viņš ieklausās, ko tāds kanādiešu psihologs Jordans Petersons saka. Un daudziem konservatīviem cilvēkiem šis bijušais liberālis, kurš arī vēl joprojām ir liberāls, tikai tā saucamais klasiskais liberālis, stāsta vispār pieņemtās patiesības, un viņa nevilkšas viņā ieklausās. Un tomēr viņš ir par spīti savai pieredzēji klīniskajā psiholoģijā un psihiatrijā. Par spīti filozofijai, ko ir mācījies, studējis un pasniedzis. Viņš vēl joprojām ir grēka samaitāts cilvēks. Sabiedrībā, protams, tā to nestāsta un nebāž viņam acīs, tu esi grēka samaitāts cilvēks. Bet mums, kristiešiem, jāatcerās, ka svētīgs ir tas, kas nevis seko bezdievīgo padomam, un Jordans Petersons un viņam līdzīgi. Cilvēki, kur ir labticīgi, kur ar labu prātu to dara, ne ar slēptiem nolūkiem, bet vēl joprojām viņa padome ir bezdievības padome, grēka samaitāta cilvēka padome. Tāpēc tikai un vienīgi tā gudrība, kas Kristū, tā ir nesamaitāta. Par to Pāvils raksta, nevis Pāvils, bet Jākabs raksta, tā ir šķīsta. Ja, tā ir šķīsta, no augšienes gudrība, šķīsta. Bet šīs pasaules gudrība tāda nav. Mēs saņemam evaņģēlija pasludinājumā. Dieva vārdos un likumos mēs saņemam šķīstu gudrību. Pasaules gudrība tāda nav. Ar to mēs vienmēr sasmērējam savus dvēseles. Vienmēr. Bet ar Dieva gudrību mēs nekad nevaram sasmērēties, jo tā ir šķīsta. Nu, lūk. Un otrs, ir jāsaprot arī to, ka šīs gudrības autors, šīs vēsts autors ir pats Dieva gars, svētais gars, patiesības gars, kā Jēzus sacīja. Ja. Un tie, kas šīs Dieva lietas sludina, apstults raksta, mēs esam Dieva gara mācīti. Ja. Šī nenāk no pasaules, no Dieva gara. Kā mēs atkal varam atšķirt to, ko mēs sludinām evaņģēlī, viņu negrib pasaules valdnieki atzīt. Valstis visādi grib viņu aizliegt. Pat tajās, kur stāsta, ka mēs esam konservatīvas
Un tad nosauc kādas konfesijas atbilstošas, ja, kuras ir. Šie valdnieki vienalga negrib dzirdēt to, kas ir tīri un šķīsti ierakstīts, ir šī evaņģēlija vēstī. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nevarētu valdīt šajā pasaulē, ja viņi pieņemtu šo vēsti ar visu sirds ticību. Vienkārši viņi atteiktos no šīs valdīšanas. Viņi pateikt, es nevaru vairs tā darboties, tā rīkoties šajā pasaulē, jā, tāpēc, ka es gribētu šķīstu sirdi dzīvot. Un šāds valdnieks noteikti ilgāk uz otro termiņu nepaliktu nemazam. Tikko viņš iepazītos ar to, kādam viņam ir jābūt šajā pasaulē. Viņš uz otro nepretendētu vispār. Ja, un tad viņš ilgi un dikti dotos dažādos vai nu bībeles pasākumos, bībeles skolās vai svētceļojumos, lai tikai tiktu no tiem netīrumiem, ar kuriem viņš sastapies šajā pasaulē, tiktu vaļā. Tātad tie, kas māca, ir arī Dievu garu mācīti. Kādā veidā mācīti? Te rakstīts ir izprast, saistīt, saprast garīgo lietu loģiku. Šeit es skaidroju to, kas šī grieķu valodā ir ļoti tik sarežģīti sarakstīts. Ja? Izmeklēt izmeklējamo. Tur daudz tulkojumu šiem vārdiem, bet gars ir tieši tas, kas ļauj šīs garīgās lietas, kas liekas šajā evaņģēlija vēstījuma vecajā derībā, viņi ir tur pravieša Jesajas grāmatā, tur kaut kur Ezekiela grāmatā, tur kaut kur 1. Mūzes grāmatā, tur kādā citā Mūzes grāmatā apsolījums par Šīlo, kas nāks, jā, mieru, kas iestāsies. Tur pravieša Daniela grāmatā. Un to salikt kopā visu, redzēt to kā vēstījumu vienot par Kristu, to neviens nevar izdarīt dabīgais cilvēks. Dabīgais cilvēks neizprot Dieva lietas. Viņš nevar viņus uztvert vienkārši. Bet garīgais gan var, kāpēc? Jo gars. To, ko sludinām evaņģēlija vēsti, tur, kur mēs rādam, kur viņi atskan, garīgais ir tas, kas viņam ļauj satvert to visu. Jo to gars dara viņā. Piemēram, jūdi pravieši Jesajas grāmatas 53. nodaļu ir lasījuši. Viņiem īpaši nepatīk. Viņiem īpaši nepatīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tas vedina domāt, ka tas varētu būt par Jēzu no Nāceretes. Un tomēr viņu rabīni arī centīgi cenšas aizskaidrot projām šīs rakstu vietas vēstījumi. Un viņiem tīri labi arī sanāk pie tiem cilvēkiem, kuri nevēlās arī redzēt šeit Jēzu Kristu. Bet jautājums, kurš tur vēlās redzēt Jēzu Kristu? Tiem, kuriem Dievs to ir atklājis. Atcerieties Bībeles stundu par praviešu Jesajas grāmatu 9. nodaļu, mums ir piedzimis bērns un dēls. Tad kas ir šis dēls? Mums, kam Kristus ir atklāts, svētais gars mums ir atklājis šo noslēpumu. Mums ir skaidrs, dēls, bērns, jaunā Marija, Dievs iemiesojies, tāpēc viņa vārds ir mūžīgais tēvs, varenais Dievs un miera valdnieks. Bet tiem, kas negrib redzēt, varbūt tur bija piedzima kaut kāds bērns tanī laikā, jā, kuru neskāpēc nosauc par vareno Dievu, kuru nosauc par mūžīgo tēvu un tā tālāk. Tanī laikā tas viss notika, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav atklāts gars, viņiem neļauj saprast šo lietu saistību. Ar Jēzu no Nāceretes, jūs saprotiet, ja Jēzus no Nāceretes ir kāds cilvēks, kurš sludina, ka viņš ir tas, kurš rāda zīmes, kas apliecina, ka viņš ir tas, kurš ceļās augšā un kur mācekļi apliecina, ka viņš ir tas. Un mācekļu liecību Dievs apstiprina, vai nezinu, ko viņi domā jūtanī laikā, kaut kas to apstiprina ar tādām pašām zīmēm, kā to Kristus darīja. Atcerēsimies, ja? Mācekļi šos brīnumus nedarīja tāpat vien, bet tāpēc, lai jūdi ticētu, ka viņa vēsts ir no tā paša Kristus, un šo vēsti tas pats Dievs apstiprina ar līdzējošām zīmēm.
Bet tāpēc, ka viņi nevēlās to redzēt, tas norāda, ka gars viņiem to nav atklājis. Ka viņi vēl joprojām, kaut arī saka, mēs ticam uz Izraēlu Dievu, Ābrahāmu Dievu, Īzaku, Jākaba Dievu, vēl joprojām viņi ir dabīgie cilvēki. Un kas ir dabīgais cilvēks? Tas ir no svētā gara neatzimis grēcinieks. Un tautībai šeit nav nozīmes. Tu esi jūds vai grieķis, skīts vai latvietis vai kāds cits. Tu vēl joprojām esi dabīgais cilvēks, jeb kā Pāvils raksta, precīzāk dvēseliskais cilvēks. Tev ir dvēsele, bet Dieva gara tev nav. Tu neesi vēl piedzimis no augšienes. Jā, šādu vēstījumu tiešām var saprast tikai tie, kas ir gara apgaismoti un gara mācīti. Un tāpēc, ja mēs uzdodam jautājumu ne tikai par to, vai es esmu kristietis, vai gars man ir apgaismojis. Gars ir apgaismojis, ja tu šo saproti, kas ir Kristus, un ka viņš ir tas, par ko rakstis teikuši. Mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Jā, viņa vārds ir brīnumainais padomdevējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks, un viņa valstība ies plašumā, un tā jau būs gala. Un tad ierauga Kristu. Svētais gars tev to ir mācījis un atklājis. Kā to zini, kad atklājis? Tāpēc, ka es ticu šai vēstī. Tas, kurš ir dabīgais cilvēks, viņam vēl joprojām tā ir muļķība, labākā gadījumā sagadīšanās, jā, kas dažreiz mēdz notikt pasaulē, bet vēstījums vēl joprojām par Kristu ir un paliek muļķība, kurai tic tikai kādi kristieši. Nu, lūk, tātad mēs to saprotam, jā. Un savukārt gara mācīts un nobriedis ticībā, tad mēs atgriežamies gudrība pilnīgajiem nobriedušajiem. Ir tas, kas šī pestīšanas vēstī saskata vislielāko un visbrīnišķīgāko no visām Dieva gudrībām, kas viņam ir atklātas. Es nerunāju par apslēpto Dievu, par viņu gudrību, ko mēs nevaram izmērīt vispār, kas ir neizteicama. Es runāju par visbrīnišķīgāko mums atklāto Dieva gudrību. Un kāpēc tā ir visbrīnišķīgākā? Tāpēc, ka tai ir svars tiesas dienā. Nekas, ko jums gudri vīri vai sievas pateikt šajā pasaulē. Nevienas dzīves gudrības, ko jūs būtu iemācījušies šeit. Tiesas dienā jums un man nepalīdzēs. Nevienam. Bet šī pestīšanas lietu gudrība, ja, tā ir tā, kas nevienkārši palīdz. Viņa izglābj to, kas nav glābjams. Ja. Viņa atpestīja to, kas pats negrib būt pestīts. Ja. Viņa satver grēcinieku dvēseli un to pārrada par jaunu radījumu. Tāpēc tā ir visbrīnišķīgākā vēsts, Kristus krusta vēsts. Un paskatīsimies, kādas tad vēl apostols Pāvils ir brīnišķīgas gudrības vēstis sludinājis. Vēstulē Efeziešiem viņš raksta, ka Dievs mūs izredzējis par saviem bērniem, lai mēs tādi būtu pirms pasaules radīšanas. Pirms pasaules radīšanas turpat rakstīts, viņš ir nolicis Kristu par mūsu grēku izpircēju viņa asinīs, lai mums parādītu žēlastību nākamajos laikmetos. Vēstulē romiešiem viņš runāja, ka Dieva gudrība ir tajā, ka viņš mūs taisno ticībā. Jā, atklājās evaņģēlijs no ticības uz ticību. Jā, mans taisnais dzīvos no savas paļāvīgās ticības. Tas, ko Dievs attaisno, viņš nedzīvo no darbiem, viņš dzīvo no paļāvības uz Kristu. Un tiem, kas ir attaisnoti, tāda nākamais ir miers ar Dievu. Un viņi dzīvo žēlastībā, nevis darīšanā. Nākamais viņiem nav vairs naids ar Dievu, bet viņiem ir dievbērnība. Dievs viņus ir pieņēmis par bērniem. Un viņa dzīve ir ticībā, cerībā un mīlestībā. Dieva gara darbības augļi parādās. Ticība uz Kristu,
cerība un paļaušanās uz viņa krusta nopelnu arī pat tiesas dienā. Un, kad šāda paļāvība ir, tad bailes aiziet projām un paliek mīlestība. Mēs varam mīlēt Dievu. Mums nedraud vairs Dievs. Dievs, mūsu tēvs, ir mūsu glābējs. Viņš neapdraud vairs mūsu dzīvību. Viņu var mīlēt un vajag mīlēt. Jo kur vēl tik labs Dievs varētu būt, kas dzēš mūsu pārkāpumus un noziegumus un mūs vainago ar savu mīlestību un žēlastību. Kā gan viņu nemīlēt? Un noslēgums tam šādai dzīvei, ko sauc arī par svētdzīvi, ir mūžīga dzīve Jēzu Kristu mūsu kungā. Lūk, tieši šie vārdi, tieši šī Dieva gudrība, kas ir apslēpta, bet atrodas patiesībā acu priekšā visiem, jo tā ir atklāta. Un Dievs to mums ir atklājis savu garu, un tā ir vislielākā gudrība. Tāpēc nobriedušie, pilnīgie ticībā, viņi par šo vēsti priecājās, jo viņi zina, ar šo ticību un cerību es Dievu priekšā nostāšos. Ar šo šķīsto pestīšanas evaņģēliju gudrību es nostāšos svētā un mūžīgā Dieva priekšā, attaisnots, tīrs, svētlaimīgs, sava radītāja, savu mūžīgā tēva priekšā, caur viņu mīļo dēlu Jēzu Kristu. Un tad mēs esam to sapratuši, jo Dieva gars mums to ir palīdzējis. Un lūk, nākamais, tad mēs arī saprotam šos vārdus tālāk izskaidrojam, ko neviena auss nav dzirdējusi, ko neviena acis nav redzējusi, kas neviena cilvēka sirdī nācis, to Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Šeit mums parādās šī Dieva īpašā dāvana tiem, kas ir viņu iemīlējuši caur Kristu, kas viņu ir iemīlējuši. Šeit nav tikai domāts par mūžīgām lietām, jo, saprotams, mēs tiešām nevaram iedomāties, kas būs pie debesu Tēva viņa valstībā. Mēs nevaram iedomāties, cik tur būs labi. Un pie tam tas nebūs kaut kāds iepotēts miers vai iepotēta mīlestība. Ziniet, kā iehipnotizē, un apkārt viss brūk un viss gāžās un visur ir nelāga smarža, visur. Bet tu saki, man ir miers manā sirdī un viss ir kārtībā. Tā mēdz būt šajā pasaulē arī dažkārt. Jautājums, cik ilgi? Bet Dieva valstī nebūs tādā veidā. Tur, taisni otrādi, tur mīlestība, miers un prieks būs balstīti realitātē. Jo saprotiet, realitātē. Tas nozīmē, ka katra nākamā diena jau var nosaukt vispār mūžībā kaut ko par dienu, jo tur nebūs vairs nakts. Katrs nākamais brīdis realitātē tikai pastiprinās mieru, tikai pastiprinās prieku. Jūs saprotiet? Tā realitāte to visu darīs vēl spēcīgāk, vēl stiprāk. Un mīlestība, jo tur, kur ir miers pilnīgs, un prieks, tur jau arī var mīlēt, tur vairs nav par sevi jārūpējas par savu eksistenci. Tur tu vari vērsties beidzot uz ārpusi no sava es. Tu vari paraudzīties uz savu radītāju un savam tuvākiem ar tīru un šķīstu sirdi. Tādu, kā Dievs tevi ir radījis mūžīgai dzīvei caur savu mīļo dēlu Jēzu Kristu. Un Dievs to mums, viņš raksta, ir atklājis caur savu garu. Un te šie vārdi parāda skatīties uz pagātni. Mēs pat neesam tā kā apustuļi, kuri piedzīvoja Kristus nāvi un augšām celšanos. Mēs apceram Dievu vārdos pagātnes notikumus. Tāpēc mums ļoti labi nodara 103. psalma vārdi. Teic to kungu man dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Un, ja ķēniņam Dāvidam vajadzētu atcerēties kādas konkrētas lietas, izglābis no Saula un tā tālāk un tam līdzīgi, tad viņš vēl piemir piedot tavus grēkus, un tad viņš domā par upurēšanas sistēmu, kur viņš templī nesis ir grēku piedošanas upurus. Iespējams, viņš pat atcerās, es tā domāju,
Es minu, ka viņš atcerās, ka viņam Dievs piedeva viņa grēku ar Batsebu un viņa noziegumu pret Ūriju. Jā. Bet mums tā ir realitāte. Jo mēs varam droši pateikt, bez minēšanas, ka mums piedod visus tavus grēkus, jo Kristus taču par mums, par tevi ir miris pie krusta jau. Viņš jau ir dzēsis tavus grēkus. Tāpēc teic to kunga dvēseli katru dienu, un viss, kas manī svēto, viņa svēto vārdu, neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Dieva dēls ir cietis par tevi, lai tu dzīvotu. Dieva dēls ir miris par tevi, lai tev būtu mūžīga dzīvība. Dieva dēls uzņēmās visas tēva dusmas tavā vietā, lai tev būtu tikai viena tīra tēva mīlestība. Tāpēc teic to kungu man dvēseli par šo brīnišķīgo Dieva gudrību, kas mums tikusi ir pasludināta, ir atklāta caur svēto garu, un kad esam nobrieduši, tad to turēsim par visdārgāko gudrību, kas ir pasaulē. Un pie tā savas sirdis piesiesim. Jēzus vārdā. Āmen. Un visi kopā, lai apliecinām savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūksim Dievu. Gods, slava un pateicība Tev Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Mēs Tev pateicamies, visspēcīgais Dievs, mūsu Tēvs, visvarenais un mūžīgais un svētais, ka Tu mūs ar tādu lielu žēlastību un mīlestību esi uzlūkojis, un kaut es šo lielo gudrību, šo lielo noslēpumu apslēpis no tautām, un esi to nolicis kā noslēpumu pat arī Izraēla acu priekšā, un tomēr Kristu Jēzu Tu esi to atklājis visām pasaules tautām. Arī mums Tavi sludinātāji ir to pasludinājuši un to ir atklājuši. Cik ļoti Tu esi pasauli mīlējis, ka esi devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, neaiziet pazušanā ellē, bet mūžīgo dzīvību dabūt caur viņu, caur mūsu glābēju, kas par mums miris un par mums ir augšām cēlies. Slava un gods un pateicība Tev, Jēzu. Patiešām Tevī un Tavos vārdos mēs atklājam visu gudrību. Tavos vārdos mums ir visa pilnība, jo pats Tu biji visa Dieva pilnība redzamā veidā miesā nācis. Tu smagi cieti par mums, Tu uzņēmis visu mūsu grēku parādu. Tu ar savām asinīm Tu esi dzēsis, savu krusta nāvi, mūsu parāds ir beidzot noņemts no mums. Tāpēc mēs Tev lūdzamies. Arī svētais gars, ka Tu mūs piepildītu ar vienu, kad šos vārdus uzklausam, kad evaņģēlija vēsti uzklausam, lai mēs varam ticēt, lai mēs varam paļauties, lai mēs varam arī staigāt dievbības ceļu, lai mēs būtu tie, kas tic uz Tavu vārdu, tic Kristus mācībai, kas paļaujas uz viņu, ka mēs varam arī nostāties pat mūžīgā Tēva priekšā, viņa asinīs šķīstīt svētu nevainojumu, lai šī ticība mums nemitētos, un tā nestu arī labus augļus mūsu dzīvē, lai tie būtu gan atgriešanās augļi, gan arī ticības augļi. Svētī un sargā uz to mūsu sirds un dvēseles, pasargā no ļaunā ienaidnieka, pasargā debes Tēvs mūs no paša prāta, no mūsu sirdīm, kas mūs apsūdz, kur Tavs evaņģēlijs mūs attaisno, lai Tavu vārdu pasargā mūs bezrūpīgus grēcīguma, kur Tavu vārdi mums brīdina un norāja un māca atgriezties no visas bezdievības un grēka. Palīdz debes Tēvs, lai mēs varam būt labi mācekļi un lai mēs kārot ar vienu
pēc šī evaņģēlija dārgā un svētā piena, un arī tad, kad esam ciešanās un ka mums ir jāsaņem ar stingra barība, tad mēs ar ticību un paļāvību uz Jēzu Kristu būtu uzticīgi līdz savai nāvei. Palīdz pestītā Jēzu Kristu, kad dzīvojam tavā žēlastībā. Aizem atdusē tavā mierā, augšām ceļamies caur tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvību tavā debesu valstībā, kur tu līdz ar Tēvu un Svēto garu viens patiesa Dievs dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi. Kungs Jēzu Krist, tu kungs un Dievs, tu kungs un Dievs, paklausī, ko mēs lūdzamies.